Domājams, nevienam nav īpaši gari jāskaidro, ka fiziskās aktivitātes bērniem ir ļoti nepieciešams. Skandināvi ar aktīvām rūpēm par bērnu pilnvērtīgu attīstību lepojas jau izsenis. Tāpēc, pavērojot jaunatnes aizrautību ar datorspēlēm, kāda somu kompānija radīja visai atapīgu ideju – ienest datoru tajā pašā tradicionālajā rotaļlaukumā. Rezultāts izskatās elementārs, taču ļoti efektīvs un interesants. Mūsdienās mēs mācāmies citādāk. Tagad mums ir vide, kurā mēs varam mācīties izmantojot visu savu ķermeni un tā kustības. Turklāt šī ir vieta, kur mazi bērni var spēlēties kopā ar pieaugušajiem. Nāgonis parks ar šādu datorizētu rotaļu laukumu iepazinās Somijas pilsētas Kouvolas skolas pagalmā. Viss noritēja tik aizraujoši un elementāri, ka pat mēs pieaugušie no šādas izklaides atturēties nespējām. Piesakāmies pie bankomātam līdzīgā centrālā datora, kuru spēli vēlamies spēlēt un aiziet. Varam izmēģināt reakcijas, atmiņas vai izveicības spēles gan individuālā veidā, gan arī komandās. Spēles rezultāti palīdz fiksēt katram spēlētājam esošā personīgā identifikācijas karte. Oppilaat ei voi sanoa, että ne pitää tästä enemmän kuin tavallisista urheilulajeista. Nevarētu teikt, ka skolēniem šāds rotaļlaukums patikt vairāk par tradicionālajām sporta aktivitātēm. Tomēr šis laukums ir izpelnījies lielu popularitāti un, kā jau sacīja, sniedz pilnīgi jaunas aktivitāšu iespējas. Šajā laukumā bērni var spēlēt dažādas spēles, kas ir atšķirīgas no tām, kuras viņiem pieejamas datorā. Eli niille, ketkä harrastaa tietotekniikkaa muutenkin, niin tää luo oman mahdollisuuden. Skriešanas spēlēm tiek izmantot 9 rotaļlaukumā izvietotie stabiņi, kas kalpo kā elektronisks kontrolpunkts, kuram jāpieskaras ar savu identifikācijas karti. Dažādie uzdevumi veicina gan atmiņu, gan arī skriešanas prasmes. Savukārt uz zemes pie centrālā datora ir izvietots rotaļlaukums, uz kur iespējams spēlēt dažādas lēkāšanas un reakcijas spēles. Smartas spēļu laukums ir savienots ar vietējo lokālo tīklu, izmantojot bezvadu internetu savienojumu. Tādējādi mēs varam centralizēti piedāvāt dažādas pakalpojumus no mūsu servera, kur mums ir pieejamas lietotāju un spēļu datubāzes. Jaunas spēles var vienkārši lejuplādēt uz šo spēļu laukumu, izmantojot mūsu serveri. Būtiski ir tas, ka ik viens skolotājs var programmēt un izveidot spēles tā, lai tās palīdzētu skolēnam interesantā un aizraujošā veidā apgūt konkrētā mācīgu priekšmetu vielu. Piemēram, mācīties alfabētu, apgūt matemātikas darbības, atrast dažādas priekšmetu sakarības un tā tālāk. Brīvas iztēles iespējas moderni domājošiem pedagogiem. Mēs skolā uzskatām, ka šis spēļu laukums nav absolūti obligāts, tomēr tas ir atšķirīgs un ļoti noderīgs. Šis spēļu laukums ir ienesis pilnīgi jaunas iespējas un aktivitāšu formas fiziskās attīstības nodarbībās. Līdzīgi kā attīstās visas moderno tehnoloģiju jomas, navigācija, televīzija un tā tālāk, tā arī attīstās bērnu rotaļu laukumi. Šī ir pavisam unikāla lieta savā īpašajā nozarē. Izmantojot bērnu identifikācijas kartes, tiek fiksēti arī viņu spēļu rezultāti, savāktie punkti un uzdevumā patērētais laiks. Savus rezultātus ik viens no spēlmaņiem visā pasaulē vēlāk var aplūkot internetā, kur tos iespējams salīdzināt ar citiem. Šāda rezultātu uzskaitas sistēma veicina pastāvīgu vēlmi uzlabot savu spēļu rezultātus. Kādas spēles šajā rotaļu laukumā ir pašas interesantākās? Šī alfabēta spēle, tad vēl arī punktu spēle, un arī gudrības maratons ir ļoti labs. Vai šīs spēles ir interesantākas par futbolu un sunīšiem? Jā, šīs spēles ir daudz interesantākas un jautrākas. Futbols īstenībā ir puiku spēle. Un vai meitenēm šis laukums ir interesants? Jā, noteikti. Onko tää tyttöjen juttu? On. Ļoti labi, ka tagad mūsu pilsētā ir šāds rotaļu laukums un spēļu mašīna. Mēs varam spēlēt dažādas spēles kopā ar saviem draugiem, un mums ir ko darīt starpbrīžos. Aptuveni gada laikā Eiropā ir izveidoti jau 22 šādi datorizētu spēļu laukumi, un ir zināms, ka arī Rīgā tiek nopietni domāts ieviest šādu publiski pieejamu rotaļu laukumu.
Bērnu interese par šādiem laukumiem ir ļoti liela, par ko liecina vairāk nekā 160,000 izspēlētu spēļu un vairāk nekā 7,5 miljonu savākto spēļu punktu. Starp citu, internetā pastāvīgā tiešsaistē ir iespējams redzēt, kurā rotaļu laukumā šobrīd kāds spēlē kādu spēli. Sarkans mirgojošs aplītis nozīmē, ka tieši šajā mirklī kāds šajā laukumā šobrīd spēlē. Šobrīd visā pasaulē ir aptuveni 10,000 spēlētāji, taču precīzu skaitli ir grūti noteikt, jo spēlēties uz šī lēkāšanas laukumiņa var arī bez identifikācijas kartes. Tāpēc mēs īsti nezinām, cik cilvēki šeit ir spēlējušies, taču lietotāju skaits pieaug ļoti strauji.